Un tik tālu aizvadītā nedēļa īsumā. Kolēģi, jūs redzējāt arī daži secinājumi par aizdītām vēlēšanām, bet arī par pamatīgām nebūšanām azartspēļu biznesā. Jā, azartspēļu biznesa, kā zināms, ir miljonu bizness, un valsts darba inspekcija īpašu uzmanību pievērsa azartspēļu flagmanīm grupai Alfor. Mēs piedalījāmies darba inspekcijas rīkotā reidā, kas kādā darba dienā vienlaicīgi ieradās vairāk kā 10 dažādās spēļu zālēs, dažādās Latvijas vietās, jo bija aizdomas par pārkāpumiem, kas lielākoties arī apstiprinājās. Par kādiem Un mēs piedalījāmies darba inspekcijas reidā, kas vienlaikus kādā darba dienā sākās vairāk kā 10 dažādās spēļu zālēs, dažādās Latvijas vietās. Kāda bija pat... Un šī inspekcija devās uz spēļu zālēm vienlaicīgi vairākās vietās Latvijā. Ko tu smaidi? Tik tālu aizvadītā nedēļa 7 minūtēs. Jums, kolēģi, arī raidījumā par dažiem secinājumiem prezidentiem vēlēšanām. Un tik tālu aizvadītā nedēļa īsumā 7 minūtēs. Kolēģi, jums raidījumā arī... Savu daļu norunāt. Tik tālu aizvadītā nedēļa īsumā 7 minūtēs. Jums, kolēģi, raidījumā arī daži secinājumi par aizdītajām vēlēšanām, bet arī par diezgan pamatīgām nekārtībām azartspēļu biznesā, vai ne? Jā, azartspēļu biznesa, kā zināms, ir miljonu bizness, un valsts darba inspekcija pievērsusies. Ko tu nevar norunāt? Es vienkārši nevaru izturēt, ka skaties galdā. Es skatos uz galdu, ko man darīt? Es gribu runāt ar cilvēku, nevis ar cilvēku kaut kādu galdu. Sviest. Skaties, ko arī uz galdu. Kas te notiek šodien? Jā, jūs varēsiet. Ha ha ha!